Pēc ilgām un smagām pārdomām, pēc lielo nopietno partiju vilinājumiem pievienoties, pēdējā partija lēmusi par piedalīšanos Saeimas ārkārtas vēlēšanās. Tā lēmām tāpēc, ka neredzam partiju, kas principiāli aizstāvētu idejas, ar kurām pēdējā partija ienāca Latvijas politikā. Tā vietā mēs vērojam kārtējo politiskās elites pārformēšanos, pārgrupēšanos, tukošanu, schēmošanu, intrigas un rīvēšanos. Šī pīļu dīķa kārtējā viļņošanās nav nec interesanta, nec liederīga Latvijas sabiedrībai. Atkal skan vecie lozungi, birst solījumi, viss politikā tiek pirkts un pārdots, atkal vēlētājiem vai nu pieglājamojas, vai arī tos biedē. Partijas vada viens princips. Galvenais ir tikt Saeimā, un tad jau redzēs. Mēs apzināmies, ka principiāli norobežojoties no naudas un gluži tāpat kā pagājušajā gadā priekšvēlēšanu kampaņai netērējot ne santīma, neveidojot atpazīstamu seju sarakstu vai nevirzot partijas priekšgalā līderi, vadoni vai mītisku pārcilvēku, mūsu izredzes uz milzīgu vēlētāju atbalstu nav spīdošas. Tomēr mēs piedalāmies. Kāpēc? Tāpēc, ka mūs joprojām tracina, kas notiek Latvijas politikā. Mēs vēlamies pārtraukt partiju līderu kaismīgās runas ar atgādinājumu: paga, mēs arī te esam. Mēs arī esam daļa Latvijas, un mēs nedomājam tāpat kā jūs. Mēs Latvijas nākotni vēlamies redzēt citādu. Šī nav kārtējā programma. Mūsuprāt, nav godīgi vēlētājiem piedāvāt nec bezsaturīgu uzsaukumu blāķi, bez ideju seguma, nec arī programmu, kas pārbāzta ar konkrētiem solījumiem, kuri vairāk atgādina piedāvājumu televeikalā, kur, dārgi pērkot nekam nederīgu pannu, mums līdzdot sliktus nažus un vecu gumijas matraci. Tā vietā mēs piedāvājam pēdējās partijas vērtības un darbības principus, jo godīgi, saprātīgi cilvēki, kuriem ir skaidras vērtības, savstarpēju diskusiju ceļā spējas vienoties par konkrētiem lēmumiem. Galu galā labam deputātam ir vajadzīga nevis visaptveroša izpratne par visām nozarēm, kas realitātē bieži ir spēja visaptveroši muldēt, bet gan patstāvīgums savā domāšanā un darbībā bez atkarības no finansētājiem, bez bailēm par nepārvēlēšanu, bez pakļaušanās partijas disciplīnai, spēja atrast cilvēkus, kas kādā nozarē ir gudrāki par pašu deputātu un ieklausīties viņos, spriest spēja, kas ļauj nošķirt labus padomus no sliktiem, vēlme, entuziasms, apņēmība un prasme par labām sabiedrībām, vērtīgām idejām pārliecināt sabiedrību un citus politiķus, lai tās pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk ieviestu dzīvē. Kādi ir pēdējās partijas mērķi? Pakāpeniska partiju lomas mazināšana un attiekšanās no partiju sistēmas, palielinot sabiedrības, nevalstisko organizāciju un ekspertu lomu politikas veidošanā. Amatpersonām, labu ideju autoriem un entuziastiem ir jāstrādā roku rokā, lai labās idejas īstenotos. Politiskās partijas šajā kopdarbībā ar laiku kļūs par lieku posmu un atmirs. Cieņa pret katru Latvijas iedzīvotāju visā mūsu daudzveidībā, neatkarīgi no personas tautības, dzimtās valodas, dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas, izcelsmes, veselības stāvokļa vai citām pazīmēm. Atbildīgu lēmumu pamatā cilvēciskums. Lēmumu pieņēmējiem vienmēr pirmām kārtām jādomā par to, kā šie soļi ietekmēs tos cilvēkus, kam Latvijas sabiedrībā klājas visgrūtāk, piemēram, maznodrošinātos bez darba palikušos daudzbērnu ģimenes. Gudrajiem, bagātajiem, veselajiem ir jāpalīdz tiem, kam dzīvē līdz šim paveicies mazāk. Likumi balstīti uz uzticēšanos iedzīvotājiem. Latvijas likumos un to piemērošanā ir pārāk daudz nevajadzīgu aizliegumu, kontroles un represiju. Vajadzīga lielāka uzticēšanās cilvēku vairākuma spriestspējai, izvēlei un godaprātam. Pamatprincipam šādos gadījumos jābūt mazāk ierobežojumu, vairāk iejūtības, pretimnākšanas, cīņas ar cēloņiem, nevis sekām. Latvijai jākļūst par jaunu ideju nesēju Eiropas Savienībā intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, pārveidojot veco sistēmu atbilstoši 21. gadsimta realitātei un vajadzībām un mazinot sistēmas represivitāti. Saeimas deputāta darbs nav prestižāks vai svarīgāks. Saeimas ēka ir darba ēka. Par nopietnām lietām var lemt arī bez patosa un ceremonijām. Latvija – paraugs pasaulē labi funkcionējošā, iekļaujošā demokrātijā. Kļūsim par paraugu un iedvesmas avotu tuvāku un tālāku kaimiņu režīmu brīvības cīnītājiem. Eiropas Savienības un globālā līmenī Latvijai jāpārtrauc bikla lēpošanas taktika un jākļūst par principiālu cilvēktiesību, demokrātijas un humanisma vērtību aizstāvi.
Kad Latvija kļūs par atvērtu, pašapzinīgu, iekļaujošu valsti. Kas nebaidās no saviem iedzīvotājiem un viņu spriedzspējas. Premjers atkal rakstīs grāmatu par to, kā pārvarēta krīze. Tikai nevis finanšu krīze, bet gan krīze, kas valda sabiedrībā. Uzticības, neticības, sašķeltības un vienaldzības krīze.